jūs esat 49. gada, jā? Jā. 49. Un tad varbūt stāstiet vienalga vai no paša sākuma vai kā, un kā jūs gribētu. Vai jūs jau iepriekš jutāt, kā notiek, ka kaut kas no represijiem, ka kaut kas sāksies? Man, piemēram, bija tā, es biju mazs puika, šitāds teiks bija tā laikā, man māte bādāja no vienas mājas uz otru naktīs, viņa negulēja, un es nesaprotu, kas paliek, kāpēc mēs neguļam mājās. Bet viņa baidījās, tāpēc, kad viņas brālis bija jau Sibīrijā. Jā. Bet citi nezināja, un tos tā pēkšņi paņēma visādi gājis. Redz, tā bija. Mēs jau bija ieskaitīti kā kulaka. Un man vīrs bija 2. grupas invalīds. Un man bija mazi bērni bija. Un tā kā mūsu tādos valsts darbos neviena ne otra nevarēja iesaistīt. Nu, un tad mums tepat Sluķos bija, toreiz Ēdoles pagasts bija sadalīts vairākas kā zonās, kā to var pateikt, kolhozos. Nu, un mums jau bija tie nodokļi tik lieli, ka mēs to 1. gadu mums samaksāja, bet 2. gadā mēs vairs nespēja. Nu, un tad vīrs strādāja mežniecībā, iesāk strādāt, un es aizbraucu uz Ventspili un gribēju to māju, šos kalnu sluķus atdot mežniecībai kā palīgsaimniecību. Un mežniecība bija uz mieru ņemta, un es, kamēr biju tajā Ventspilī, tur kārtojos, bet tur bija tāda nelaime bija, ka tur mainījās SMRS direktori. Un kamēr tur pārņēma visu to, dienas gāja uz priekšu, un tikmēr te pa mājām vīrmāte viena pat veca bija pār 70 gadiem bija mājās, un man mazie bērni. Un te bija tāds skrūls, un toreiz Zilspārņieva skrūļoja Aleks, un Zilspārņieva tie bija atbraukuši, un aprakstīšu visu to mantu par to pēdējo termiņu, ko nevarēja mēs samaksāt. Un vīrmāte bija, kā vecs cilvēks, pateikusi, ko jūs te prosas, saimniece ir uz Ventspili, un tā viss tur nokārtos. Nu, ko tad varēja nokārtot, bija jāgaida, kamēr tur nokārtojās viss, pārmainās tie direktori, un tā es pārbraucu mājās, neko nenokārtojas. Bet gribēju pārdot. Mums bija jauns sirks, 2 gadi, ķēve bija, un Vaisuls būlis bija 3 gadu vecs, šķirnes būlis, šodien tie cilts raksta pie manis. Un viena tele, 2 gadu vecs, sēklojam, un es Ventspilī sarunāju toreiz tos lopus iepirkt tāds gabaliņš. Un es sarunāju ar to, kad viņš paņems to būlu un to teli, un tad ar to mums arī sektos. 7000 rubļu bija jāmaksā. Un pārbrauc mājās, un vīrs neko, bet vīrmāte teica, ar asarām, viņa teica, nevar, lobi visi ir aprakstīti, tu vairs nevar pārdot. Pārdos, tad tu zini, ka Jānim ir cietums. Tāpat jau daudz bija tie saimnieki, kas bija apcietināti. Nu, un tā arī palika, bet es piekāpos, bet toreiz izdarīju muļķīgu soli. Man nevajadzēja klausīt. Vajadzēja pārdot un samaksāt. Un mežniecība mums augšā Sluķos tur rīkoja istabu. Mēs būtu pārcēlušies tur un pametuši tos kalnu sluķus. Varbūt būtu izglābušies, varbūt arī nē, nu sazina, kā tas būtu bijis. Un to tā neizdarīja un paņēma visus tos lopus prom un paņēma visus mums mēbelītes un kas mums vien bija labāks trauku un drēbs. Un atbrauc te tās sievas, Zilspārņieva un tāda Oša Anna atbrauc te aprakstīt un vēras man skapa durvis, es ar mazu bērnu
otro dienu gulēja gultā, vērs skapa durvis vaļā un teica, tik vien nevar būt viņai kā 2 vilnas kleitas. Tās ir noglabāts. Bet nebija noglabāts. Redziet, kā bija, kad bija, Ulmans bija pie vārs. Tas ir 39. gadā šo dzīvojumu ēku būvēja pēc valsts plāna. Un Ulmans piešķīra aizdevumu ar tādu likuma pantu, kad 3 gadu laikā ir jāuzbūvē un arhitekts pārbaudīs, vai viss ir pēc tā plāna, un tad tur to aizņemumu nosvītros. Un tā arī bija izdarīts. Un ienāca mīļais krieviņš, un vācietis nekā neprasīja. Bet ienāca mīļais krieviņš, tas bija sadzīmes, kā tāds parāds gulstās uz to māju, un tur par tik gadiem jau tie procenti sakrājušies. Un tas uz visus reiz to prasījumu, tas bija jānomaksā. Un mums tāda līdzekļa nebija, nevarēja tai saimniecībā to nomaksāt. Un tad rīkojās tā. Man mātes māsa dzīvoja Kuldīgā, un Kuldīgā toreiz labības tirga bija lēta, un Ventspilī bija dārgi, pa litriem vienu izmērīju un pārdeva garnīcām, litriem tā. Un tad viņi Kuldīgā uzpirka, vienu zirgu no Kuldīgas atvedu šeien, es pārjūdzu otru zirgu un braucu uz Ventspilu un pārdevu. Un tā visu to ziemu es braukāju, tā kā pavasarī es biju tik tālu apsaldēsies, ka man rokām un kājām nogāja tā kā trauksim. Un pēdējo termiņu, kad nomaksāju to parādu, vīrs bija atnācis man pretī, tad gabaliņu un teica, kā tevi gāja. Saka tā, mēs visu parāds ir nomaksāts, viņš ir tā, paldies Dievam, kas mums ir atlicis, tas izskaitās mums. Un nebija ilgi, 4-5 dienas, kā bija, kad mūs ielika pa tiem kulakiem, tā kā grupa. Un tā kā mēs nevarēja neviens tai valsts darbā iet, man bija tie bērnmās, un vīrs bija otrās grupas invalīds, viņi nevarēja. Pie mums sūtīja iekšā visus tos partijas vīrs, kas dzina tais dārgus, mums tie bija jābaro un jāguldina. Un to brīdi, kad taisīja to sarakstu, tas bija kādā gadā, tas bija 47. gadā februārī. Taisīt Sluķos to sarakstu, pa to laiku pie mums dzīvoja prokurors Štroms no Ventspils. Un viņš vakaros, kad pārnāca no tiem Sluķiem, Sluķos te bija tas kantors, dzīvoja strādā, viņš prasīja, kāda te, ko mēs neko ļaunu nedomāja, ka tā vai kā. Pārspried, kurš, kas te kaimiņos, kas ir tāds, turīgāks un centīgāks tāds. Mēs jau nedomāju, ka tāda izsūtīšana būs vai kas. Un kad mūs paši ielika tai kā grupā, viņš teica, es aizbraucu pie viņu uz Ventspilu. Viņš teica, pa 2 lāgu dzīvoja, vienreiz kāds 3 nedēļas un vienreiz kā nedēļa. Tā bija rīkoja te tās vēlešanas. Un viņš teica, ja jūs nebūtu tai kā grupā, tas jūs varētu glābt. Bet viņš saka, es uzzinās, kādā kārtībā jūs ir pierakstīti. Un es mēģinās, ja varēsat, glābs jūs. Un viņš bija dabūjis zināt viss, un toreiz, kas tad toreiz bija tur tais partijas, es vairs neatceros gan. Karpačovs, es nepateikšu pareizi. Bija, un māja jau bija uz vīru ādu, bet es jau visu braucu un kārtojos. Un viņš atzvanīja, kad, lai sataisa krietni ciemkukuli un aizbrauc pie viņa, un viņš palīdzēs mums tikt ārā no to kā grupu, kad mēs ir paši pēdējie tai sarakstā. Un tā arī izdarīja.
Un, nu, zirgi izbraukt, viens uz Kuldīgu, otrs uz Ventspilu, un te kaimiņos dzīvoja tādi kuplai, un vīrs teica, viņš saka, tu satais, kas līdziem, un viņš aizbrauks ar to kuplai. Tas kuplais bija liels dzērējs, un toreiz bija tādi kuponi, bija to šnabu varēja dabūt. Un es neatceros, vai bija nopirts ar šnabs, ja vīrs Ventspilī pirka, kā tas bija. Nu, un ko tu tur blēņas neļauj, nu, kas būs, un ko tā tev tāda kulaka grupa mais, un tā tik tālu, un pierunājis uz to mani. Notērējuši viss mans labums bija. Štroms toreiz zvanīja uz Sluķiem, tur uz mežniecību, un tāds virsnīts bija pa mežinu, un viņam tā sieva atnāca te, un kad viņš zvana un meklē mani vīru pa Ventspilu. Nu, mans vīrs, kur tad kungu prātā, kas nesanāca tur, un tādi mēs palika tai kulaka grupa. Un tad, redz, nu, izņēma mums to mantu visu, un tad, nu, mums bija pašiem tā kārta, bet nedomāja jau tā, ka būs tāda izsūtīšana. Vīrmāte vienmēr teica, viņa teica, kur tad tev ar tik maziem bērniem, kur tev liks, un Jānis ir 2. grupas invalīds, jums jau nekas nekaitēs. Bet te bija tāds parnieks saimnieks bija, un mēs satikās nejauši uz ceļu. Viņš saka, tu skaties, ka to saviem sīkiem mazaļiem neatrodies turpat, kur es. Viņš saka, būs tāda, to nezinu neviens, kad būs. Es saku, bet būs tāda izsūtīšana, tāda paša kāda jau bija. Nu, bet nu, ko tu darīsi, kur tu spruks? Tā mēs dzīvojam, un bija to vakar mēs ar vīru gulēju, mums bija tā māja bija kāda uztaisīta, tur bija tādā pusē mums bija tā istaba, kur mēs gulējam, un par to nakti dzird, kā briesmīgi brauc mašīnas pa to ceļu. Un vīrs teica, laikam jau būs smaga diena, laikam būs jālādē mašīnas, ka tik daudz mašīnas brauc. No rīta viņš aizbrauca darbā ar mūsu paši zirgiem, bija mežniecība. Un aizbrauca darbā, tur prom aiz ābeļu kroga, vēl kādi 2 kilometrus mežā. Un mums te bija kaimiņš bija nomirs, un es taisījos iet līdz tās bēres rīkot. Tāds vecmarājs saimnieks, draugs Jānis. Un Vīrmāte teica, viņa teica, ko tu tik daudz tauņājies, ja tu i pagājēji tā teici. Es tos bērnus pieskatīšu. Pašreiz, ka vērt durvis vaļā un nāk iekšā 2 krievi un mūs viens latvietis, kādreiz tāds Andersona Alberts, viņš bija tajā ēdolē, bija tās Dirnavās tas direktors. Te nāk iekšā un pateica, ka mums ir pusstundas laikā jāsataisās, un kad mūs pārceļ uz citu apgabalu. Nu, kas tam man bija ko taisīties? Savāca savus bērnus, un labi, ka Vīrmāte ielasīs 2 maizes kartupeļus, un tos paņēma līdzi. No produktiem mums nekas nebija. Milti visu un grāli tie visu bija aizvest, man nebija ko ņemt. Tad augšā mežniecībā tur bija toreiz tāda junkurena, tā bija kārkopēja, un tā bija, es nezinu, kā tur bija gadīsies, ka tā bija izcepus maizi mājās, un tā bija vesels kukulīts, tā mums iedevusi ceļu līdz to maizi. Nu, un vīram aizbrauc pakaļ no mežniecības, tas zirkops aizbrauc pakaļ, to kā no meža, kāds viņš tur strādāja, tādu paņēma un atved mājās, un tā mēs visi aizbrauc. Vīrmāte palika mājās, te Kalnsluķos, jo viņa bija 2 reizi precējusies, viņai nebija Sedliņš uzvārds, viņai bija Lācis. Un tas tai sarakstā nebija. Jo viņi toreiz, kad taisīja to sarakstu, tad viņi dzīvoja Ventspilī pie tā vīra. Un savēta mūs te Sluķos, tur apakš tāds vecs pagrabs bija, tur tai pakājē, tai laukmalā, tur savēta viss.
Un es lūdzu tam krievam, es tā sarunāties, sarunas veidā varēju to krievu valodu. Un es lūdzu, vai nevar atļaut man uziet augšā tai mežniecībā, varbūt, ka manam vīram tur ir iestrādāt naudu, ka var dabūt, kad kāpēc mums nebija ne santīms. Un viņš teica, jā, lai es iet. Man bija tas mazākais bērns, bija 3 mēneši pēc. Un tie bērni paliek 4 tādi. Un vīrs paliek. Un tas Andersons, tas pielādē plinti un uzvēl gailu, un viņš saka, tā viņas vienas nevar laist. Un uzvadīja man augšā tur. Bet nebija jau tā nauda, tad tā kasierīte bija, ar tāda Andersona Nelī bija, viņa tagad zemesklēpī. Tā iedeva no savas kabatas, es vairs neatceros, cik tur 10 rubļus vai kaut kā tā. Un tāds balodis bija mežsīns, un to es atceros, tas iedeva 25 rubļus un sēdēja pie galda un slaucīja asaras. Es saku, lai ko, bet jūs ar tik maziem bērniem un kāpēc? Nu tā mūs sasēdināja mašīnās, aizviet uz Ventspilu un ielādēja lokvāģos. Un bija ceļš pa kājām. Es braucu pa ceļu mums līdz Latvijas robežai mūs ārā jau nelaida. Tad pirmo reizi attaisīja tas durvis un tad mēs varēja iziet ārā no sevis pēc. Bija jau tur iekšā tāda baļļela, un to varēja darīties, bet tas jau bija tā. Nu, man bija bērni, visi bija maz, man jau bija diezgan tās problēmas bija. Viens jau 3 mēneši, tas jau ar autiņiem. Dabūja kāda stacijā kaut kur ūdeni. Silt jau nevarēja dabūt. Bija grūti kādreiz divas laikam, 2 vai 3 vietās, kā dabūja silt ūdeni, kur izmazgāt tos autiņus. Nu, kur tā žēl, esmu saptini sev, kas plika mies. Un kāda nu viņi tur bija, tāda nu bija. Un tad pārbrauc robežā pāri, tad mums izlaid ārā un tad sārts stāvēja apkārt, ka mēs neizmūku. Nu un tad mums deva maizi, deva ķieģelīt, un deva arī biezputru, tur ar eļu pārliet, tādu prosu biezputru deva. Tādu zupeli deva. Ne jau visās stacijās, un tad jau bija braucām, un tad jau, kad nāca Urāls, tur, kur ceļš šķirās, viens iet uz ziemeļiem, un otrs uz Irkutsku, uz Tomsku. Baidījās, ka mūs neiedzen pa šo ziemeļus, tad sēdēja pie loga tur un laktēja, bet nogriezās mēs tomēr ne uz ziemeļiem, bet nogriezās uz Omsku straku. Nu, un tad mēs iebraucam 2 nedēļas, laikam, bija uz ceļu. Ja? Un iebraucam Marjānovkas stacijā no rīta. Tāds sārme bija. Un vietām vēl bija sniegs, vietām bija nokus. Un tāds birzs bija bērs un aps. Skujkoku tur nebija tajā kupolā. Un saule pacēlās tā, ka tāda milzīga sarkana ripa uz tā meža. Un sauc, lai mēs visām mantām kāp laukā un stājās rindā. Mēs domāju tā, kad laikam jau mūs likvidēs. Tā jau izdomā. Bet redzēju, ka tur bija sabraukuši. Bija mašīnas bija un ar buļļiem bija un traktoriem tāds milzīgs liels ragavs bija, tāds slēps un citiem bija tāda pīt, tā kā veļas gros tāda uz riteņiem, zirgs priekšā
Un tādi rati bija, tie priekšnieki tur sēdēja. Un tad nu staigāja tie vērku uzticēji. Un katram prasīja, ko tad tu nu proti, kāds tad tev amats ir, ko tu strādā. Nu, un daudz jau bija tādi, kas to krievu valodu nepārvaldīja. Mans vīrs bija Irkuts, kā Pirmā pasaules kara laikā skolā gājis, viņš jau tekoši pārvaldīja un rakstīja visu krievu valodu. Es jau tā pa vidam grābstījos tik. Nu, un tad man vīri tā, ka paņēma tā kā pat tā tulka, kas nevarēja sarunāties. Nu, un tad tik tālu tur mums bērnu pārs liels, kas tad mēs par strādniekiem. Un tad tomēr tā bija no tā Aleksandrovska ķitsovkos, tur bija tāds Filips Vasiljevičs, es neatceros, kā viņam tas uzvārds bija. Un tas mums paņēma. Nu, un tas bija bagāts savkos, un tam bija mašīna bija. Un tam mūs tos večus un tos tiem maziem bērniem, tos mūs sasēdināja tajā mašīnā. Un tie pārējie visus tādām milzīgām ragavām un traktoru priekšā un visam mantām vilku prom uz turieni. Nu, iebrauc tai savkozā, vien šķīdons, vien dubļu jūra un tāds maz būdiņas, tāds sienkaudzīts uz tam būdiņam, kāds stāv. Un nu, mums pateica, ka mūs pirmo nakti pirms mūs izdalīs pa tiem dzīvokļiem, mums jāpārnakšņoja klubā. Mēs domājam, ka tas jau nu tāda varēja ēka būs. Nu, izrādījās tāds tievs garš šķūns, salma jumts un skurstenis tāds bleķa trūpa tādu un kāds stāv uz to jumtu un ēd to salmas. Un to jumtu. Un tāds nu bija tas klubs. Nu, mūs tur nu sadzina iekšā tam mantam, bet brīnum bija liela. Grīda bija tāda, kā mūžam, nu, man nav daudz tik tīrs balts, kā tur bija grīda. Un sienas izbalsināts ar kaļķiem, un tie lielie brīnumi bija tādi, kad avus sēnals tāds. Un mēs domājam, ka tas ir tā kaut kā lipināts, kā tas ir klāta. Un tās tāds, nu kā jau avus sēnali tāda dzeltenīga. Un tā siena visa balta. Un tāda degvielas muce izsists caurums tai vienā galā, un tai otrā galā tāda bleķa trūpa klāt. Tas pa to skurstenu un pa to vienu galu kurinu. Tas krāsnes tur tajā klubā, bet tā silta un labi bija. Un tā grīda jau nu vienreizēji tīra un balta. Nu, un tur nu apmetās un vēlāk izrādījās, ka tās sienas viņas smērē visā zirga mēslī, un tie zirga ēda aus, un tās sēnals viss ir, un tās kaļķis pie tā sēnalām neturās. Tās sēnals palika pliks tāds, un tā siena balta, tāda mākslinieciska darba tur bija. Jā. Nu, un tad no rīta tad mūs dalīja, kur nu katrs tiem krieviem, kam bija lielāks rūms, tur nu dalīja klāt tiem ģimenēm. Un mums bija tāda gara baraka, bija tur mums ierādīja ar vienu vecu sievieti, viņa bija kā naktsargs, strādāja tāda pastarnačka. Pēc uzvārta viņai bija 2 bērni, bija Vasja un Nastja. Un tāda, nu, milzīgi liela plīta tāda, un krāsnes, un tajā aizkrāsnē dzīvoja Kalmice, tāda Marūs ar savu puiku, Kojaku. Un mums bija tāda brīnuma. Jā, un pat, kad mēs braucam tajā mašīnā, šitā lemta saimniece, lemtante, mēs saucam tā, man līdzēja tos bērnus vāk. Tas puika, man šis pats dēls. Saslim ar caureju un krampiem tajā vilcienā. Un viņu vāc tos bērnus man,
un pieskaitīja viņas kā pie mūsu ģimenes. Un labi visu bija. Un mums arī iedeva to vietu pie tās vecās Pasternačkas, tāda kaila grīda. Un tā pateica, ka tur pie buļļistāva, kur tie braucieni buļļistāva, ka tur var dabūt salmas. Un tad satrauklēja, kā tur lupat mums bija, sašūja maizes tāds, kur sabās iekšā, un lai būtu kur gulēt. Un tad pa nakti izgulējies, no rīta bija jāsakrauj kausi, tad citādi nebija kur staigāt. Un tas trakākais bija tas, kad mūsu tai krievenitei, tai bija tā smalkā tāda utķēta. Un viņas nāca pie tās mūsu krievenes un noklāja to galvas lakat, noklāja uz klēpju, uz ceļiem un cukā visu tur tos otrs virsū. Un ka viņi kaut kā, vai ārā izpurināt vai ko, bet tur pat uz to grīdu nopurina. Un es sēdu ar saviem bērniem un kaut. Tas otrs nāk man virsū. Un kad mēs aizbrauc, tad mums visiem, cik tur bija tai ģerēviņā, bija tās pirts, visi bija sakurināts pirts, visiem bija jāiet, kad mēs kukaiņu pīlīt. Bet paldies Dievu, mums nevienam pa to vilcienu kukaiņi nebija vēl, bet tur mēs gan dabūjām. Un tad vīrs brauc mežā, es nekur nevarēju aiziet, tie bērni bija mazi. Man arī nedzina ar mežā un nekur strādāt, un lemtanti tā dabūja pie vistām darbu. Un tā jau vairāk tas latvietis strādāja pie vistām, un tad mums bija no Sārnats, bija tāds rēķis saimnieks, lektris teica uzvārdu. Un tas bija tāds izmanīgs, tas bija kaut kā uzriktējies tu tam prorābam pa tādu palīgi. Un tas sameklējis bija, kur dzīvo no Vensavam tas Raudiņš, tas ķieģeļcepļu īpašnieks, un viņš pats arī bija meistars, un ataicināja to un uzrīkoja tur ķieģeļcepļu tai savpozā. Un decināja ķieģeļus, un tur daudz arī strādāja. Un tā kā buļļiem tie jau nevar mālas mīcīt, tiem sprēgā tās kājas, tad latviešu sievam bija jāmīc izraktāts apaļs bedres, tur sagāzt tos malas iekšā, salēja ūdeni, un sievas ar basām kājām mīcīja. Latviešu sievas vērns tev neredzēs, labāk, ka tu ātrāk aiziet. Un tā bija. Un tāpat tur taisīja arī tāds samans, no tiem būvēja mājas, tur pie tiem māliem atkal jauc tāds sagriezt salmas klāt. Un tur ar tās ar pie sievām ar kājām jāmīc. Krievens jau negāja, kāda reta kāda dikt spiest bija. Bet latviešu sievas jau bija tās galvenās. Un tā tad, tur dzīvoja. Un mans puisīts, man pašai arī viss no tā augstuma un viss no tiem slapiem lupatiem. Man bija jātaisa operācija, aizved man uz Borisovs uz slimnīcu. Un tur bija tāds milzīgi resns krievs. Tas man operēja tur griez pušu un iekšā bija augons. Un tur pašu vaka bija tās iemidzināšana, es apmodos kāds pašreiz, kā griez. Un šausmīgi sāp. Un es kliedzu. Un viņš saka, tu muļķā latvieti tev dar labu, un tu kliedz. Varēja tev nedarīt ar, nevienam tu nav vajadzīgs. Un man tas mazais bērniņš bija līdz ar krūtu barojams mājās, tur nekā nebija, kas viņu vāc, un nebija, kas barot. Un kā tur bija visu to slimību, mans puisīts saslim. Reizē pārviet
līķīti un man mūslimnīca. Un tas palika. Bija pirms tam no Sārnats tāds Prieduliņas tēvs nomira, un tad otrais bija mans puisīts, ko latviešiem paglabāja. Kapi tur nebija tādi, kādi mēs te redz. Bija tāds lauks, aprakts grāvas, riņķi, un turpat ganījās lopi, tie gāja tur, un bija latvieši jau vairāk, tur jau palika daudz. Aptaisīja katru savam aizžogojumu, bet lops ir lops, savā vaļā iet, tas jau apgāz. Tā kā tā nu viss tur bija. Nu, un kamēr es biju tai slimnīcā to bērnu, tur bija tāda veca skola, un to būvēja jaunu. Un tai vecā skolā tur bija 3 istabiņas, 3 telpas bija. Un mans vīrs bija ar tiem Prieduliņiem kopā izlūdzies to vienu istabiņu, un tad tur nu bija tā, cik liela apmēram, kā te šī istaba. Tā puse bija mūsu ģimene, 4 tie bērni, mēs 2 un lemtante. Mēs 7 cilvēki, un tā otra puse tie Prieduliņi bija 4 bija. Tā. Un loks bija, un pie tā loka bija no 2 dēļiem tādi galdi uztaisīja, un katrs sēdēja savā lažiņā, un tā nu bija. Plīta bija tāda īpatnē, kā nevar to pateikt, kā bija tāda neliela, bet tāds no bleķa izsirs tāds caurums, tur neko citu nevarēja, mums jau katru nebija nekas, un tur arī nevarēja dabūt. Tad tāds bleķa ūdeņspaiņi, ar vienu nes ūdeni, ar otrā vāriņu. Nu, un ūdens aka tur nebija neviena. Viena bija mežmalā, bet tā bija aizlaista tāda, tur kādreiz bija bijusi aka. Tā bija aizlaista, tur ne gruvēši vien bija. Un tad bija tāda liela aka, bija tāds milzīgi liels, kā 4. daļa šī istaba tā. Un tur bija tāda tītava un bulla ar bullu tur griez augšā tāda kubla. Tā kublā gāja uz kādu 15 spaiņu iekšā. Tad, kad gadījās vairāk tādu latviešu sarunāja kopā, tad aizgāja vienu to, ja tas bulls tur pastāvīgi arī nestāvēja. Ja bija tas bulls klāt, tad uzgriezt ūdeni, tad mēs visi dabūja, bet 10 kapēkšļi pa spaiņu jāmaksā. Un tad brauc arī apkārt ar vāti, vadājot ūdeni pārdevu. Nu, un tiem krieviem tur vienam otram laikam bija kaut kāda aka, bet viņi jau nelaida tur mēs nevarēja tikt. Nu, un tad latvieši sarunāja, tur tā birzas malā tāda, iztīrīja to veco aku un sacirta kokus un izbūvēja pa jaunu. Un tad mums bija aka, bija ūdens bija. Tā vairs nebija tas 10 kapēki jāmaksā. Un trakums bija tā vienreiz pērkoņa laiks, un kārsti šausmīgi, tur tā sakārsē zem, ka tā saplaisēja, ka varēja roku bāzt iekšā, cik dziļi vien varēja. Un smilktu, ka nedomā basām kājām uzkāpt tik karsti. Un vienreiz saka, nu lietas nav ilgi nelīst lietas, un nu viss ir izkalts, zemes sasprāgais, un ūdeni ar vairs nevar dabūt, un cik nu vēl ir, toreiz vēl pirka pa naudu ūdeni, un mums bija tāda kanna, bija pienkanna, un tajā tur ūdeni. Un viņiem tāda ticība, ka vajag visu ūdeni izliet, ka tad būs lietas. Un es sapirkstu ūdeni, gribēju tā kā tos bērnus mazgāt, viņi paņem un izlīja man visu. Man bija bērnu mazgai vanniņa bija līdz, un tā bija ūdeni un tā kanna. Nav vairs vīrs pārtauts un tāda, nav ūdens nepilienas. Bullas arī nav pie akas, nevar dabūt ar vairs, un tas izliec. Sēt un brīnies, ko tu gribi darīt, ko gribi. Tā kā tur bija
Un tad mums tie prieduliņi, ar ko mēs dzīvoja kopā, tie no sākuma arī bija tur pie tādiem tišķinkiem. Bija tā vienas nots un tā meita, tie bija kā brigadieri strādāja, tā viena strādāja tā kornkuhņā, pa krieviski sauc, vārītiem cāļiem. Tur bija tā vists bija, es neatceros, cik tur 1000 tur bija to varību. Un tā bija, un tā viena studēja fonds kā daktari. Un tāda krietni krievu. Tur jau arī tāda tie uz vietas dzimušie neviens tur arī nebija. Tur bija visādi sasūtīti. Tur bija krievu, bija un moldāvu un vācieši un čigāni un nu kādi visādi bija. Un ebreji un visādi tautas tur bija. Un tie paši krievi, kas tur bija, tie arī bija izsūtīti, ne jau no citiem apgabaliem pārcelt. Un tagad viena sestdiena, tos pirmo sestdienu, tas tā bija, neatceros, trešdienā, kā mēs tur, kaut kā nedēļas vidus tā bija, kā mūs tur aizved. Un tagad tā sestdiena un tā prieduliņa, viņai bija māte, bija veca, bija un tie jaunie prom darbā. Un viņi ienāk pie mani, viņi teica, ko nu darīs, ko nu nedarīs. Viņi teica, mūs tā saimniece tāda laba sieva, bet tagad laikam kā ir prātā jukus. Es saku, ko te viņi dara? Vai dieviņi attaisīja loku un izsviet viss, ir savas drēbes, ir mūsu drēbes, viss izsviet pa logu ārā un ienies veselu spaini, svaigs govu mēsls un smērē visu plīti un sienas. Un kas nu notiks, kas nenotiks. Viņa teica, kaut drīzāk Grieta bija tā meita, viņa teica, kaut jau Grieta drīzāk Jēkobu pārnāk. Viņa teica, man tā baila, ka es nezinu, ko darīt. Tas tā ir pirms pusdienas. Pēc pusdienas visi krievi jukuši, visi nes mēsls un visi smērē sienas. Un tur ir tā saulī karst un tos logus vaļā un ātri apšūst un kaļķi pa virs un viss ir balts un tīrs. Jā, un grīdas tāpat. Mums, kad aizvēja tur, bija jāiet tai pirtī un te tā šķīpgāļa saimnieka, tā meita Olga. Mēs ar tās Olgas apstīvi tā pirtī un tā saimnieks mums pieteica, lai mēs daudz ūdeni nelaistās. Visas ūdens te nav un nevar dabūt, bet kā mazgājas, taču kaut kas nolīstās, kā tā var. Mēs brīnās tādi mīksti, tādi zaļi, gan brūni, tādi, viss tā grīda. Un ko viņi ir tā grīda, nevar saprast. Un kā izlējās tas ūdens, apmirkst viss ir logs mēsls. Ar māliem kopā, viss tās grīdas tāds. Un tā viņiem tur tā bija, tur, kur mēs bija, tā istabā pie tās vecās Pasternačkas, tur bija dēļgrīda. Nezinu kā, vēl bija vienā, kur tie lekteri iedzīvojās. Tur arī bija dēļgrīda, bet tā viņiem, tiem krīviem, visiem tāds bija tās grīdas. Ar tiem gomēsliem viņi mācījās sestdienās tad. Mums bija tas šķīpgāļa, tas saimnieks, tas bija tāds liels kručovnieks. Un viņš atnāk vienu dienu pie mani un viņš stāst, es darbā negāju. Viņš stāst, viņš saka, vai es no rīta izgāju laukā, es redzu, viņam pretī taisni bija tas direktors, dzīvoja tas savpos direktors un grāmatvedis un tiem bija koks, mājas bija un skārdi jumta bija tāds citādāks, bet pārējais jau viss tikai bija zemļāks no veleniem, no samaniem tāds būvē. Viņš saka, es izēju ārā un saka, es skatos, viens sievietis spainis pie rokas un lokās pat lielu. Viņš saka, tuvāk redz, tā ir direktora kundze. Viņš saka, es domāju, ka viņi kaut ko pazaudēs, vai kādu zelta riņķi vai pulksteni, ko pazaudēs, kad tur grābstās pat. Viņš saka, pieeja vēl tuvāk, viņa grābsta govs mēslus plīts māzēšanai.
Tā mēs, man vīrs brauc mežā, tā kā malciņu mums netrūkst, siltums mums bija. Sākumā mums maizīt varēja dabūt nopirkt, ķieģelīt, uz ģimeni deva ķieģelīt, tā kā mēs bija 7 cilvēki lemtām tad pie mums, tad mums viens tas ķieģelīts, tāds to garam. Tāds paši kāds ir tagad pašreiz ceptos ķieģelīt, bet, kad nogriezt to galu nost, to garos, tad to mīkstumu varēja izkratīt ārā un to saspiest, tad ūdens tecēja. Tāda bija tā maizīt. Un tā kā man vai tas mazais puisīts nebija, tad mēs iekārtējies tā, vīrs pa to dienu brauc mežā, un es pa to nakti gāju uz to saucamo perevalku, labību vētīt, griezt tas vētījumās mašīnas. Un tur bija tāds vecs prišķink, ļoti lādzīgs krievs. Un viņš jau zināja, ka mums jau nav nekas, ko tad vētīs. Un tā viņš saka tā, viņš saka, jūs velk sievu zāvaks kājā un lindraks ar lielam kapatam. Tu tāds un tapus, es ar vīra zābakiem iet. Un tad to zābakos un tais kabatās, tā iebēr tos graudus pārnes mājās, tad to būtu pēc. Un vienu vakar uzved zirņus, un milzīgi kaudz tie zirņi. Milzīgi kaudz. Un tas vecais prišķiņš teica, ka es iešu gulēt. Un 4 buļļi te ir, ar tiem vec tos graudus klāt. Un 12 dievs uguns, un jūs sievas izmanās, ka nāk uz to laiku, atjūtas tos buļļus un palaiž. Lai tas sāks, kamēr tas gaņasies ar tiem buļļiem, tikmēr jūs var sagrābt tos zirņus, kur katrs var. Un es iešu gulēt, bet tad es celsies augšu, un tad mēs visi ies mājās, kā dziesmām ies mājās, tad mūs neviens neaiztiks. Un tā izdarīja, un mēs pārnesa zirņus mājās, tā bija liela laime. Tā mums bija. Un tad bija rudeņos, atkal tur bija ar to kombainu kūlu, tā labība bija, tad tur laukā, tur izbērti, kur drāvs kāds, nevar tikt pāri, izbērti, labība piebērti, lai var pārtraukt. Un tad man bērni bija aizbrauc tēvam līdzi, bija vest zirņu mājās, un tad tie bija pielasījuši veselu maisu to zirņus. Tad mums bija visa ziema bija. Zirņu zupa vien bija vārīt, vairs apnikt bija tā zirņu zupa. Kartupeliši, kas mums bija no mājām līdz, tos iestādīja, un izaug tādi līdz kilogramam gandrīz. Jā. Un zemi iedeva 25 sotkas, iedeva to zemi, un kam bija ko stādīt, un citam jau nebija, tad kādu miziņu tur iebās, bet tur ārkārtīgi auglīgi zemi. Un tad to ziemu, to rudeni strādāju uz to perevalku, un pa to ziemu vīrs brauc tekoši mežā, kamēr vien tik mēs tur dzīvot. Tur jau tāda skujkoki nebija, tikai aps un bērs, un viņš veda malku un kārts. Visu pavasarī viss satājas, visu žogs. Rudenī pa to ziemu visi tie žogi noplēst un sadedzināt. Pavasarī tā ir sakal. Un, kā vajadzēja priekš būvniecības, tad brauc uz to šim. Latvieši brauc tur cirta mežu, un tad līdz Omskai viņi pludināja pa upu, un tad no Omskas vēd mājās 60 km mums bija Omska, tad vēd mājās ar mašīnām tas koks priekš būvniecības, un gaters mums bija tur Salkozā, Zāģī, un bija. Un tad latvieši sabūvēja tos vistkūts. Bija 9 vistkūts, visi no tiem samaniem, tos sievas ar kājām samintos, ar sataisītos samans un sabūvēja. Un man lielākā meitene, Biruta, tā bija iesāk iet skolā, tur 7 gadi bija, un nevārds taču pa krieviski nemāka, grūti gāja tiem bērniem. Un pavasarī viņi gāja tos cāļus kopt.
tur bija tāds būdiņas bija, es nezinu, cik tur tie cāļi, kāds pustūkstots, kā tur bija iekšā tie cāļi. Tie bija jābaro un jāmazgā tās tie trauki un vakaros jāsadzina iekšā tais būdiņās, un tad tur atkal sārks ir. Un tās būdiņas bija visas uz sliecēm, tā kā ragaus. Un tad traktori viņas pārvilka no vienas birzas uz otru, kur tur bija tā zāle noēst, tai birzī tie cāļi bija noēduši, tā kā pārvilka uz citu tālāk, kur bija. Un tā man meitene tur bija, un šis dēls, šis puika, tur bija ārkārtīgi daudz vanāk. Un tad šis gāja, šim maksāja 11 kapeikas pa dienu, šis gāja tos vanāks baidīt. Lai nenojām tos cāļus, jo pa katru cāli, kas bija beigts, bija jāmaksā atvilkt no algas. Un tad, un tad es iesāku to ziemu, tad vairs, to ziemu vēl neiesāku, to ziemu es lāpīju maisu un krievenēm šuju drēbes un izšuju viņiem. Viņi jau tāds brīnums nebija redzējuši. Un pelnījos, un pavasarī tad man ielika pa dārznieku. Tad mēs, te ķetlera saimnieks, tas toreiz bija jauns puisi bija, tas bija beidzis to Kazdāngas skolu. Un man bija 2-gadējā lauksaimniecības skola, un mūs abas divas ielika pa dārzniekiem, mēs nostādīja, ka 400 ābeles iestādīja dārzi tur. Un man bija lecekļi, bija kāpostu seji un gurķieši un galbiets viss. Es audzināju un tad vietu uz stepārā stādīju. Es jau tā ziemā iesāku strādāt, taisīt tos tūts, no papīra tāds tūts, kur sēja to sēklu iekšā un zemi, un tad visu to tūtu stādīja zemē, tas papīrs mīksts, tas jau izpūt, un tad tas tāds labi ieauga. Tāds. Un tāpat to vasaru, uz to rudeni iesākt strādāt pie tās labības tīrīšanas. Un tad ziema man vīrs palika slims ar plauškarstunu un pleverītu. Un ko tad darīs? Pelnīt vajadzēja. Un es aizgāju pie direktora. Viņš teica, tu vari iet un pie jaunlopiem pa sārgu. Aizgāju tur. Pa priekš pie cūkām, pa priekš pie cūkām bija. Un tās cūkas bija, daudz bija tās cūkas, un tā otra, tā sāta bija krievena. Viņi skaitīt nemācīja. Tā kā es jau nezinu, cik tās cūkas ir un cik tur nav, cik es saņemu, cik es nododu. Es jau izskaitu, bet viņi jau nekā. Un vienu nakti man pazūd viena cūka. Nav. Izmeklējās un visur nav. Un es teicu zoologtehniķei, ka nav cūka pazudus. Un tas nekas gan jau atradīsies. Jā, pēc kādām pāris dienām cūka nāk mājās, sivena līdz mazās kājas pa sniegu nosaluši sarkanu tā kā burkāni. Jā, cūka mājā. Un tad no turiem, no to cūku, es pat apsaldēju kājas un tad aizgāju pie tiem jaunlopiem. Un tad direktors teica tā, ko tā tu par sārgu, tu tā dušīga sieva, mums vajag otrs skotņika, tu vairāk nopelnīs ar. Un tā man bija likt pie to kopšanas ar jaunlopiem veic barību, sīlas veic un skāpbarību un sienu un kopu un baroju. Un tās viss bija grūsnes tevs un pavasarī nāca laucams. Un tās bāzes, kā bija, 3 bija tās bāzes, bija tie staļi bija. Un to 4. tik pašreiz būvēja, un tie vēl nebija, kas atsaucās, nebija, kur likt tos vēti atpakaļ uz turienu, kur paņemts bija. Un tas slaucēs, un zin, ka pirmdienas jau nav tik rāms, un es palīdzēju slaukt. Tā zoologtehniķi noskatīsies, kas slaukt māk, un
un iet tagad ārā pavasarī uz stepi pie viss tās govs. Viņi teica, tev ir grupa, iedos tev grupu un tev arī jāiet līdzi. Es teicu, es nevaru. Man taču bērni mājās ir un maz ir. Un kur tad tā? Viņi teica, nekas, direktors tev iedos zirgu un divriču, un toreiz braukāt no rīta prom un vakarā mājās. Es teicu, bet kur teicu pa nakti to zirgu? Līdz nekas atstāja pie zirgu, pie koņušniku un no rīta to dabūs. Un tā darīja. Un tad mums bija tāds Jegors, es nezinu, kā viņam bija tas uzvārds, neatceros vairs. Tas bija tas brigadieris un viņš teica, tu tik nogādā vienu pienkannu tukšu. Un to vaipienu, kad pārbrauc mājās, aizbrauc pie pienotās un ieliek to pienu. Es teicu, kas man dos? Viņš teica, mēs tev iedos. Es teicu, bet tas jau trūks jums, kā tas nu būs? Viņš teica, nekas, kur viņš trūks, mums jau tas vaipiens nav kur likt, pa grāvu tad projām mūsu puru. Un kad tu tur vienu kannu paņemsi, to nemaz tu nejūties. Un tad man bija labi. Es nopirku sivēnu un atvērt sivēns, liekas, alkozā un veselu mašīnu un es aiziet apskatīties. Un tas mūsu brigadieris uzkāps apšā tai mašīnā un tas tur dāvā to sivēnu spērt. Un viņš prasa, vai es agribu. Es teicu, kur es likstu? Es teicu, man jau nav kur likt. Es teicu, man tikai tā istabiņu un kur es liktu. Viņš nekas. Viņš uzstājas būt un tu pats gulēs virsū un cūku būs apakšā. Un es teicu, bet smitēs, viņš teica, pa ziemu tev smitēs pavasars smaržos. Un tā, es teicu, bet man nav nauda. Nauda tev neviens neprasa. Es tagad samaksas, kad tu saņem savu, to man dos. Un aizbāž man to sivēnu aizpufaiku un ciet mājās. Pāriet mājās un palaiž. Tur istaba nav jau nekas ne tā taisīts nebūtu, kur tad, bērni tik priecīgi, ka bērni, mums ir cūciši, un tur viņi nokrist vārtāji līziņi, un tāds prieks, ka brīsams man jāiet slaukt govs prom. Es aiziet slaukt tās govs, un es tam brigadīram teicu, bet ko te es baros, es teicu, kartupeļi, bet vairāk man nekas nav. Moļs tāds, viņš teica, tu slauc 17 govs, un tad tev nebūs piens, ko sivēnam iedot. Un es tev iedos vaislas bullu, tas saņem auzus un saņem milts, un dot, ko tu grib tam buļļam. Vai tos auzus, vai tos milts, ziemā vecināt viņa nevajag, un to tiem sivēniem. Viņš teica, tikai tu nenes rāpulku uzreiz. Viņš teica, pa bišķam. Jā, un tā izkop to sivēnu. Oktobrī paņēma, un aprīlī mēs nokalvēja 80 kg gaļi. Un pārdauts vīrs no darba, un kur cūka istabā. Un es pāriet mājās, viņš teica, te rekuji durs, tur visu to cūku var aiziet. Kur es ies? Un tā ieriktēja. Tie divi uztaisīja tādu aizgaldiņu tā, un dēlīts pāri, un tur tie bērni gulēja virsū divi, šis pats dēls un otru māmas, un izaudzināja. Jā. Un kā cūku gribēja čurāt, tā pašā trauciņa apakšā, un savāds, un bija tā aizdzība. Tā kā, un tad iesāks raukt tās govs, un tad jau labi nopilnēja. Nebija ko. Un pieniņu jau varēja pats nodzēries, un tie bērni, man bija tie mazie, bija līdz uz to stepārā, un tie divi lielākie mājās pie tēva, tie divi gāja viens kop cāļus, un otrs gaiņai vanāks. Un tad tā meitiņa, ko pagājušā nedēļā iegūtīs zemesklēpi, tā piedzima Sibīrija, un dēls piedzima. Brauc mājās,
Tad bija 5 bērni, mēs paši bija, un 5 spaunas bija lupatiem, 2 bleķi ūdeņspaini. Katram karota nebija, un šķīvi bija tāds bleķi bjodiņas. Un viens bija spainis, kur vāri ēst, un otru nes ūdeni. Un braucu mājās, un šķiet pašiem ceļš bija jāmaksā toreiz. Un prom tajā aizvisināja pavēlt kā ekskursiju. Mājās tajā bija jāmaksā pašiem. Nu, un tad mums arī bija sīvēns pēdējo gadu pārdeva to. Pārdeva kartupeļus, un malku mums arī netrūka, vīrs pastāvīgi brauc mežā. Un tad pārdeva to malciņu, un tad ceļu naudu iznāca. Nu, un tik daudz bija, ka pārbrauc mājās, ka varēja gomu nopirkt. Bet mēs augusta beigās pārbrauc, un bērniem bija 3, bija tādi, kas gāja skolā. Vecāka meita paņēma mana tante Kuldīgā, sūtīja skolā, un šis dēls Ilgors, tas palika Zūrās pie mani brāļi, tas sūtīja skolā, un tā vidējā meita Ērika tā kā bija Ventspilī pie manis, otrs tantes bija. Un tie 2 mazie bija mājās. Nu, es atkal nekur nevarēju darbā iet. Nu, un tad tiem kaimiņiem tā man iedeva šujmašīnu, un es savā laikā jaunībā biju mācīsies arī šūt, un tā es šuju un pelnīju maizi. Nu, un vasarā, tad jau tie bērni bija mājās, pie skolas brīvlaiks, tā varēja strādāt mežā, un cirsams, un stādīja. Un bija, nu, un vīrs bija atkal mežniecībā, brauc atkal mežā, un toreiz bija zirgiedeva, tā kā mums zemīt varēja kaut kā aprušināt, un tā dzīvoja. Nu, un tad, nāca šis laiks, kad varēja prasīt to māju atpakaļ. Te bija iekšā tie paši, tie roģi. Toreiz tā bija Zilspārna, tā iela. Un tagad viņi te dzīvoja savu vīru. Un viņi ārā negribēja iet. Likums bija tāds, ka jāierāda ir dzīvoklis viņiem, ja tu gribi tikt atpakaļ savā mājā, un 7 gadus viņi var dzīvot. Nu, viņi pagalam nelaidās ārā. Nu, un tad, kā tas te viss bija, tas ir bez savu gals garš stāsts, tad līdz rītam aiziet. Kamēr dabūju ārā un kamēr es dabūju tās mājas. Man rītījās suņiem, un man deva tādu padomu, kad, lai es atdevu man atpakaļ mežniecību, atdevu bez vārdu runas. Toreiz Turks bija tas direktors MRS-a, tas atdevu tūliņu un tiesas lēmumu. Viss man atdevu, un es neatceros, kā sauc to, kas bija tas vietnieks viņam. Un tas man prasīja uz to tiesu, kā tad ir, kur tad tie roģi ies, kur paliks. Un viņiem bija te pašie māju, un viņi pa klusam, lai nesanātu, viņi bija uzrakstījuši tam dēlam. Un lai no šejienes viņas nevar rīt, viņiem nav kur iet, vai dzīvokli. Nu, un es teicu, ka viņiem māja, nu, tas Turks apstiprināja, jā, ka tiešām viņiem ir māja, un tur dēls viens pats dzīvoti. Un tā kā bija tomēr bija jāatstāja tā māja. Nu, un, lai es, jā, un man deva tādu padomu, lai es ved te šur kādu būvmateriālus, kad man vajag kapitālo remontu, kad citādā, ka es ārā nedabūs viņas. Un patiesībā arī vajadzēja to kapitālo remontu. Un ko tad es varu atvest? Dabūja kolhos, nāca man pretī toreiz, kas tad bija? Bulles bija, jā. Kolhos priekšnieks, un šis mūsu tagadējais pagastu vecākais mūrnieks bija viņam vietnieks. Un šis mūrnieks man iedeva mašīnu, šoferu, un mēs aizbraucam uz
tur nekas vairs nebija. Pirtiņi bija, tagad mēs te iesāk būvēt jaunu pirti. Tā bija koka, tā bija noplēst, nodedzināt. Klēti bija pa pusēji noplēst un griezt un grīts izplēsts, nodedzināts bija. Šķūns bija noārtīts, nodedzināts, tur mums Mežmalā, tur bija smēdi, kadreiz kalējs bija dzīvoja, kūtiņi bija un istap un tā smēdi bija. Tie bija visi noārtīti, tur tikai šodien ir gruvešķūpa. Un kūtī ar, tas ir te viena galā, tur viņiem bija gotiņi. Un zirdziņš bija, un tur bija griezt, bet pārējais viss bija noplēsts un nodedzināts, mūri bija izgrūši, tos man dēls samūrīja. Un tad dabūja to kompensāciju, 3000, es dabūju par 3000 rubļu dabūju par lopiem un par to inventāru, un 3000 dabūju par tām ēkām atmaksāju valsts. Nu, un tad es izdalīju to 3000, izdalīju bērniem, katram uz kristīgām daļām, un tad 3 es paturēju, lai varētu saremontēt tā, kā būtu iespēja te dzīvot. Un tā tad no iesākuma, tā no dzīvo. Kā jūs atceraties to Staļina nāves dienu? Kā jums tas atmiņā palicis? Tā mums bija, tur jau bija tāda, daudz bija, kad raudāja. Jā, daudz bija tāda, kas raudāja, ka nu būs slikti. Es jau nepriecājos, neraudāju, tāpēc, kad bija jau droši tā lieta, kad nāks atkal cits tai vietā. Bet, nu, tad jau mūs tā palaida tā, mums bija tā, dokuments viss atņēma pasu, mums nebija, mums bija katru mēnesi brauc komendants un mums bija jāreģistrējas, jārādās. Nu, un tad bija, kad nu, tas Staļins bija kritis, tad mums tas komendants vairs nebrauc tā. Kā tad brauc pa 3 mēnešiem reiz, es vairs tā neatceros. Bet tomēr mums dokumenti nekas mums nebija. Nu, un tad jau varēja iesniegt lūgumus, kas gribēja braukt mājās. Nu, un mans vīrs teica, viņš saka, mums tā kā tā tur nekas nav. Te mēs tagad iedzīvojušies ir, mums istabiņi ir, ķēķīts ir, un bērni iet skolā, un pavasar pastrādā, un mēs paši ar aktīvi strādā. Mums mājās tur nekas mums vairs nav. Bet man kaut kā nesamierinājies tas. Es nevarēju samierināties, jo tie bērni morāli pagrima. Morāli pagrima. Tur viss tos 3 stāvīgos tikai katru dienu no rīta līdz vakaram. Klausies un dzirdi, kur tu vien ej un kur tu vien grozies. Pati tā inteliģents, viņa bija, mums bija ārsts atnācis, pirmos gadus nebija, tad atnācis ārsts, tāda vaļa. Un nu, visi tur uz to klubu iet, un es arī gribu aiziet. Un man lielākā meitene bija tā man klēpī, un es aiziet, un šis ķeklers saimnieks, tas bija jauns puisis, neprecējies, un tas iet aicināts to dejot to ārstu. Mēs domājam, ka tā taču inteliģenta un tā, nu taču vairāk kur gājis, un viņš jau nu palocās tā, kā jau mums pieņemts ir. Un viņi sēd man blakus, un viņi man prasa paklusam tā, ko viņš grib, ka viņš tā klanās. Jā, tāda mums tur bija, tāda bija tā viss tā kultūra. Kā to ciemu sauc tieši, kur viņš ģeogrāfiski ir? Viņš ir